Nu, čau! Sveicināts mans virtuālais līdzbraucēji. Nu, vēl aizmirsu, kaut ko vēl aizmirsu, pēdējo iepakojumu maisiņu. Sunīši, ja tā, mamma brauks, pēc tam pastāstīšu uz kurieni. Bet, nu, tiekamies tālais Zilajās vai Kaunos. Kā jau iepriekšējā filmiņā redzējāt, tad avārijas dēļ ar mocīties diezcik tālu vis netiku. Tādēļ nākas teleportēties laikā un telpā, lai nokļūtu iecerētajā galamērķī Šveicē, ciemos pie studiju laiku draudzenes. Pavisam šaursliežu kaut kāds iet. Šaursliežu dzelzceļš, šaursliežu dzelzceļš. Nav šaursliežu dzelzceļš, bet te ir Zanda ir ieraudzījusi kalnus kaut kur tālumā. Pa ceļam uz Berni jau sāksies vēl viss augstāks un lielāks. Ja būs pa kaut kādu grēdiņu arī pārbraukt pāri. Lidmašīnas tiešais reiss no Rīgas Cīrihē ieradās pavēlu vakarā, tādēļ patiesībā šī ir jau otrā ceļojuma diena. Manai draudzenei ir darba darīšanas Bernē, turp mēs arī dodamies. Berne ir 4. lielākā pilsēta Šveicē, aiz Bāzeles, Cīrihas un Ženevas. Tā atrodas Šveices vācvalodīgajā daļā. Pa ceļam apjūsmojušim kantonam raksturīgo arhitektūru un sakoptos laukus. Berne ir dibināta 1191. gadā, un lūk, pēc nelielas kafijas pauzes tiek humanistiku garā brīvsolī pa brīnišķīgo vecpilsētu. Te ir kaut kāds parciņš Bernē pie upes. Es tūlīt paskatīšos kartē, kas tā par upi. Tā ir Āres. Un re, kur tā arī ir augstais tilts. Re, kur viņš ir. Wow! Augsta. Te ir tīkls. Es atkal iznācu pie baznīcas aizmugurē. Tik skaisti. Nu jā, un šitā ir tā pati vieta. Pilsētas skatu laukums uz augsto tiltu. Un tur lejā tā kā kaut kādā hidroelektrostaciņa.
Viss te ir pasakaini skaisti. Tā ir šitā lapa vecpilsēta bišķiņ. Vēl varbūt noiešu lejā. Un visām mājām šeit ir tādas, tā kā pirmajā stāvā tādas arkas un tādi slīpi paplatinājumi, tā kā šeit var redzēt tā kā atbalstam. Es nezinu, ko šitas nozīmē, bet te ir tāda ēka ar karogu augšā. Ka nevar braukt. Es nezinu, vai var iet gājējiem. Nebija aizliegts. Nu, tagad es esmu lejā. Bubenbergraina. Tur ir lifts no augšas, varēja nobraukt ar 1,5 franku. Visur ir ūdens, strūkleciņas. Nācu līdz vēl vienam tiltam. Un labi, neiešu tālāk, uzkāpšu. Te ir kāpnes augšā. Kāpnes ir koka. Es jau piekusu. Bet es ies augšā. Un tagad es esmu tilta augšiņā. To tiltu redzēt, bet tā kā es likumi patāli izskatās. Un tas zaļā āres upe visā krāšņumā. Redzēt sens uzraksts. Fabriki šokolādi.
ceļš pretī upei. Tieši upe aiziet līkumā, pāriešu pār tiltam un tad pa otru pusi atpakaļ. Nu, lūk, pa tilta, otru pusi atpakaļ. Upes līkums, tur lejā vēl pasakains tiltiņš. Klosteri, kaut kāda klosteri jau tur bija. Laiviņa vai jahtiņa tieši pie mājas sienas. Skaisti. Es esmu sajūsmā, pilnīgā sajūsmā. Pilsēta vairākos līmeņos. Bija lejā līmenis, tagad te vēl tāds puslīmenis. Laukumiņi, pieminekļi, bruģētas ielas. Velosipēdi, īres velosipēdi. Nu, te saka, ieiešu vecpilsētā tūlīt. Cilvēki staigā, fotografējās, uz suņiem staigā. Ļoti interesanti, es eju pa ielas vidu, bet te visi tā dara. Plata iela. Hero, iPhone. Gesundheit, tschüss. Atkal nākamā strūklaka. Pēc kaut kādiem 100 metriem. Priekšā līdz tam tornim ar pulksteni ir vēl viena, un uz katras ir savādāka skulptūriņa. Skaisti. Tepat strūklakas, tepat brien cilvēki, bariem, kafejnīcas un sabiedriskais transports iet. Nu ko, pa šo laiku mana draudzene savas darba lietas ir paveikusi. Vēl tikai atliek uzkāpt uz augstā tilta, kam patiesībā ir pavisam cits nosaukums. Tad sašķiroju savus šodienas iespaidus, un tad jau dosimies atpakaļ uz savu mītnes pilsētiņu. Tiekamies! Es nezinu, man tas atgādina viss no tās brāļu Grimma pasakas un kaut kādu to, nezinu, svītumu grietiņu vai